Es šobrīd atrodos Šķirotavas dzelzceļa stacijā, bijušajā lokomotīvu depo, un aiz manis ir redzams divas ritošās sastāva vienības, kas faktiski principā ir viena, bet par visu pēc kārtas šie te ritekļi abi ir Tvaika lokomotīvu tenderi, vismaz sākotnēji tādi tie bija, un tos uzbūvēja jau pagājušajā gadsimta 30. gados Luhanskā, tātad Ukrainā, un tie bija paredzēti, lai tiktu piekabināti FD sērijas Tvaika lokomotīvēm, kuras toreiz Padomju Savienībā ieņēma faktiski galveno lomu kravu pārvadājumu veikšanā. Pamatā, protams, tajās vietās, kurās bija vislielākā kravu kustība, arī to skaitā uz Sibīrijas maģistrāles, bet laiks gāja, Tvaika lokomotīvas savu mūžu izbeidza, un tenderi kļuva lieki, tāpat kā pašas Tvaika lokomotīvas. Protams, tos varēja sagriezt metālužņos, bet acīm redzot, kādam, pagaidām vēl nenoskaidrotam, cilvēkam radās ģeniāla ideja. Ģeniāls šis jautājums šobrīd ir varbūt liekams pēdiņās, izmantot tās citā iekārtā. Un šī iekārta, kas kopā saliekot abus šos tenderus saucās PZSM, tika izgatavota jau 50 gadus vēlāk pēc tendera ražošanas, proti 1987. gadā. Un tā ir absolūti unikāla iekārta, faktiski analoga pasaulē tai nav, un nezinu, vai varētu arī būt. Jāņem vērā, kad tobrīd Padomju Savienībā, faktiski jau jāapskatās mazliet senāk, 60., 70., 80. gadi, faktiski Padomju Savienība gatavojas karam, un bija tāda doma, ka tas būs kodolkarš, un tāpēc šim karam ir nepieciešams arī dažādas veidas aizsardzības sistēmas vai sistēmas, kas nodrošina, piemēram, pēc lokomotīva eksploatāciju sarežģītos apstākļos, deaktivizācija augsnes, un tieši šiem mērķiem arī šī te iekārta ir paredzēta. Faktiski tāds augstā kara īpašs liecinieks. Līdz galam šīs mašīnas funkcijas mēs vēl neesam izpētījuši, tieši tāpēc arī tās šobrīd ir jau iekļautas muzeja krājumā, lai turpinātos arī pētnieciskais darbs, bet pamatdoma ir tāda. Pirmkārt nodrošināt Tvaika lokomotīvas ar ātru uzpildi, ar ātru karsta ūdens padevi, un otrkārt nodrošināt to katlu žāvēšanu. Pirmais ir tiešām nepieciešams kara gadījumam, tad, kad Tvaika lokomotīvi ir nepieciešams iedarbināt, tas process parasti aizņem līdz pat diennaktī, ļoti daudz stundas katrā ziņā tam ir nepieciešams, un ar šīs mašīnas palīdzību to varēja izdarīt krietni ātrāk. Kāpēc jāžāvē katls? Tāpēc, ka, protams, bija cerības, ka šis karš nekad nesāksies, un paldies Dievam arī nesākās. Tad tās lokomotīvas, kas stāv rezervē, ik pa laikam tiek pārbaudītas, un pēc tam atkal savukārt viņas ir jānoliek rezervē. Un Tvaika katlā nedrīkst būt mitrums. Tas ir jālikvidē visām iespējamām metodēm, un šī ir viena no iespējamajām metodēm. Plus, protams, ar silikāgelu vēl ilgtermiņā nodrošināt šī katla sausumu. Bet trešais mērķis, deaktivizācijas mērķis ir tāds, ka uz lokomotīvas ir uzstādīts vairākas iekārtas, kurā tad tiek sajaukts attiecīgais ķīmiskais šķidrums radioaktīvā piesārņojuma likvidācijai, un tālāk tas par vairākiem cauruļvadiem tiek arī uzpūsts uz, šī gadījumā, apsliežu ceļiem. Tātad šī te militārā iekārta, kādreiz paramilitārā iekārta, tā varētu teikt, atradās mūsu visās Tvaika lokomotīvu rezerves bāzēs. Latvijā tādas bija 3 - Ieriķi, Jelgava un Rēzekne. Un Rēzeknes bāzē šī mašīna saglabājās, es neteiktu, ka darbspējīgā stāvoklī, bet tomēr vairāk vai mazāk pilnā komplektācijā līdz pat šī gada sākumam, kad veiksmīgi tika pārsūtītu uz Rīgu muzeja vajadzībām, un es ceru, ka mums radīsies iespēja arī to kādreiz eksponēt plašāk, bet jebkurā gadījumā šeit šī iekārta tiks saglabāta, pētīt un palēnām gatavot tās restaurāciju.